Laiks ir pienācis otrajai cīņai, vieglajā svarā līdz 60 kg un aicinu jūs pievērst uzmanību ekrānam. Lūdzu, video. Lūk, arī boksers vēršanās vieglajā svarā. Чувствую себя хорошо, готов на 100%. Tad Ilja Bliņņikovs, boksers no Aizbaikalas apgabala. Есть какие-нибудь традиции, да, определенные. Но у каждого есть. Redzam, 135 cīņās gūs 115 uzvaras. Одеваю перчатки с правой руки, такие. Nu, tad dzirdam stāst par savām tradīcijām Bliņņikovs. Выхожу под ария, saka, не драться до конца. Viena lieta, ko vienmēr ievēro, uzvelk pirmo labo cimdu, labās rokas cimdu. Lūk, arī Artjoms Ramlovs, arī rīdzinieks, seškārtējais valsts čempions, 24 gadi ir šim bokserim, pārstāv boks klubu Sidney 2000. 6 reizes uzvarējis Latvijas čempionātā, ir Baltijas čempions, tāpat ir vairāk kārtīgi cīnījies gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. Придется подбирать, а там уже ринг покажет, что он мне сможет, преподнести. Будем стараться выигрывать, конечно. Дома надо выигрывать. Dzirdējām, ko Artjoms, protams, to pašu, ko Dmitrijs pateica, cīnamies mājās, mājās vajag obligāti uzvarēt. Dzirdām, Krasnokamenska, Aizbaikala apgabals. Tas ir ļoti tālu. Sporta meistars ringā aizvadījis 135 cīņas, kurās guvis 115 uzvaras. Ir izcīnījis medaļu Maskavas kausā un kļuvis par centrālā federālā apgabala un citu startautisku turnīru uzvarētāju. Sagaidām zilajā ringā встречаем синий угол ринга Илья Блинников, Краснокаменск, Забайкалье. Илья Блинников, 1,80 м, 24 года. Nu, arī būs Bliņņikovs garāk sākumā kā Ramlovs. Провел 135 боев в ринге, в которых одержал 115 побед. Завоевал медаль в Кубке Москвы и стал победителем Центрального федерального округа и других международных матчей. Maskavas kausa izcīņas medaļists, centrālā federālā apgabala uzvarētājs, turnīra centrālais federālais apgabals. Tas ir turnīrs ļoti prestižs Krievijā. Viss Krievijas centrālā daļa piedalās šajā turnīrā. Nu, tagad ringā dodās mūsu boksers, rīdzinieks. 24 gadus vecais Artjoms Ramlovs. Viņa ar Bliņņikovu ir viena vecuma, arī Iljam ir 24 gadi. Lūk, arī Artjoms. Viņa ringā izvada Latvijas izlases treneris Aleksandrs Sotņiks. Артем Ramlovs защищает честь Латвии во втором бою. Легкий вес до 60 килограмм. Dāmas un kungi, atbalstīsim otrās cīņas sākumā Artjoms Ramlovs. Cīņu ringā apkalpo Sergejs. Tieši nedēļu pirms šī turnīra Latvijas izlase atgriezās no komandas cīņas no Irānas, kur Teherānā cīnījās pret Irānas izlasi. Artjoms Ramlovs guva Irānā 2 uzvaras pār irāniešiem. Nu, atbraukuši atpakaļ, atgriežušies nedēļā, lai aizvadīja vieglas treniņus, lai iznāktu ringā pret Maskavas izlasi. Ну что ж, Москва, давайте поддержим своих! Латвия поддерживает своих! Arī maskaviešiem šis ir savā veidā tāds diezgan pārbaudas
negluži turnīrs, tā tikai viena cīņa, jo augustā jau gan kā mūsu bokseri, tā arī Krievu bokseri cīnīsies ļoti svarīgos turnīros. Latvieši dosies pēc mēneša augusta sākumā uz Eiropas Savienības čempionātu, kurš notiks Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, savukārt Krievu bokseri augustā piedalīsies Krievijas nacionālajā čempionātā, kurš ir ļoti, ļoti svarīgs, ka jau katras valsts čempionāts, bet Krievijā it sevišķi, jo tomēr konkurence ir milzīga un parādot sev valsts čempionātā, tā ir tā kā savu veidu bileti visam atlikušajam gadam. Redzam, Artjoms ir Krēls, labā rokpriekš, tagad ar labo taisno Bliņikovs aizsniedz Artjom galvu. Redzam, tehnisks boksers ir Krievu boksers Bliņikovs, labi kustās, nemirkli cenšas nepalikt Artjom priekšā. Arī Artjomam, kā jau augumā mazākam, jācenšas cīnīties pa pirmo numuru, ko viņš tagad arī dara. Tagad centās sagaidīt ar labo roku Bliņikovs Ramlau. Labi, tagad tūciņā izdara sitiens Artjoms. Labi, tagad kreisajiem taisniem diviem pēc kārtas Ramlaus aizsniedz savu pretinieku. Un tagad arī ar labo taisno. Redzam, arī diezgan manām augumu starpību, tieši tāpat kā pirmajā cīņā starp Gutmanu un Stipaņānu. Arī šeit Bliņikovs ir jūtam garāks. Tagad ļoti labi no sāna divus sitienus izdevās trāpīt Artjomam. Labi, tagad kreiso pāri rokai Bliņikovs aizsniedz Ramlau. Nedaudz mazāk pa minūti pirmajā raundā. Tagad labi pat uz ringa dēļiem nonāk Bliņikovs, bet nebija tas pēc sitiena, tāpēc knockdowns netiek atklāts. Labi kombinācija tagad bija Bliņikovam, gan nesasniedz visu sitienu mērķi, kā bija domāts. Aizrādījums abiem bokseriem par to, lai klausās un dzird komandas. Labi, tagad izdevās ar labo sānsitienu Ramlavam trāpīt. Beidzies pirmais rauns. Jāsaka, ļoti līdzīgs rauns, bet, manuprāt, trāpīgāks šajā cīņā, šajā raundā bija Ilija Bliņikovs no Krievijas. Pavisam nedaudz, bet tomēr kaut kur vairāk uzspēja, ātrāk izsist, ātrāk aiziet no pretinieka sitienu amplitūdas. Es šajā raundā punktu ierakstīšu Ilijam Bliņikovam. Lūk, šeit izdevās labo taisno. Izmantojot savu roku garumu, Bliņikovam izdevās aizsniegt Ramlau. Un šeit labi tad sitienu kombinācija. Kreisais labais no sāna izdevās Ramlavam. Sācies otrais rauns. Nav nemaz tik vienkārši Ramlavam pietu satuvināties ar Bliņikovu. Krievu boksers ļoti labi izjūt distanci, ļoti labi izmanto savu augumu pārsvaru, turot distanci uz taisnajiem sitieniem. Protams, Bliņikovs ir pieredzējušāks, vecāks pa Stipaņānu iepriekšējā cīņā, tāpēc arī pārliecinošāk turās ringā un sekmīgāk realizē savu šo dabas doto pārsvaru. Tagad ļoti labi ar tādiem īsiem sitieniem izdevās Artjomam Ramlavam satuvināties trāpot
precīziem sitieniem pie Bliņņikova. Tagad labi sakal trāpījums no Ramlau. Tagad bija sitiens pēc komandas, protams, ka tā darīt nevar, tāpēc Bliņņikovs saņem uzreiz aizrādījumu no tiesneša. Nu, diez vai tas bija tīši izdarīts sitiens, drīzāk tā ir automātiski. Bliņņikovs vienkārši izmet roku un trāpīja savam pretiniekam. Atkal sitiens pēc komandas. Un tiek atņemts punkts Iljam Bliņņikovam. Ļoti neizdevīgi Krievu bokserim, bet bija nepilns pusminūtes laikā 2 sitieni pēc komandas. Protams, tā darīt nevar. Tas ir ļoti bīstam. Pa laimi šie sitieni nebija spēcīgi. Bliņņikovs jau tad punkts ir atņemts, jau Bliņņikovs ir zaudētāji pozīcijā šajā raundā. Tad 1 punkts viņam jau ir nost. Pat ja viņš šo raundu uzvarēs, maksimums viņš var sasniegt neizšķirt šajā raundā. Protams, arī kādā veidā uzvarot. Bet, ja vienkārši uzvarēs tā, kā, manuprāt, uzvarēja pirmo, tad tikai neizšķirts būs gala iznākums. Tagad labs mēģinājums no Bliņņikova kreiso sasniegt Ramlau aknu. Ramlaus ļoti labi darbojas ar taisnajiem sitieniem. Aizrādījums Artjomam par bīstam kustību ar galvu. Labais taisnais izdodas Bliņņikovam. Un ļoti spēcīgi ar kreiso no sāna Ramlaus aizsniedz Bliņņikovu. Redzam, Krievu boksers reiz cenšas noturēt klinčā Ramlau, tādā veidā neļaujot viņam izdarīt tālākos sitienus. Gongs. Beidzies otrais rauns, vēl vairāk sitiens izdara abu bokseri pēc gonga. Jāsaka, ļoti veiksmīgs rauns mūsu bokserim Rīdziniekam. Es viņam atdodu šo raundu, plus vēl jāņem vērā punkts, kas tika atņemts Bliņņikovam. Līdz ar to ar 2 punktu pārsvaru uzvar Artjoms Ramlaus un kopējā koprezultātā tad manos pierakstos 1 punktu. Artjoms Ramlaus jau ir vadībā pēc otrā raunda. Tagad atkārtojumā veiksmīga priekšējo roku darbojas Ramlaus. Vēl 3 minūtes. Spēkus un atdot pēdējo spēka lāsas pilīti, Sviedru lāsas pilīti priekš jums. Kārtīgi atbalstam. Pēdējais 3. rauns atgādina. Man rodās tāds iespējas, ka Bliņņikovs sāk nedaudz nogurt. Tāds agresīvāks un intensīvāk darbojas ringā Artjoms Ramlaus. Tā sācies 3. rauns. Krievu bokserim ļoti ir tagad jāsaspringst. Es gan nezinu šobrīd, kāds pieraksts veids sāna tiesneši, bet, kā jau teicu, manos pierakstos vadībā 1 punktu ir Artjoms Ramlaus. Labi, tagad kreisais, tāds īsts kreisais āķis izdevās Ramlavam un vēl viens kreisais taisnais. Redzam, tūcīņā Bliņņikovs cenšas turēt Ramlau, tādā veidā neļaujot viņam darboties. Kā jau es teicu, tagad spēcīgs sitienu apmaiņa no abiem boksiem. Kā jau teicu, likās, ka Bliņņikovs sāk pagurt, tāpēc šitā noturot viņš cenšas nedaudz pavilkt laiku un kādu sekundu attelps gūt. Ļoti spēcīgs sitienu apmaiņas, tomēr taktīvāks un precīzāks uz šo mirkli izskatās Ramlaus. Tagad klubs spēcīgs labais no Bliņņikova. Ļoti tāds intensīvs un agresīvs cenšas pašreiz būt Artjoms Ramlaus.
Vēl pusotra minūte atlikusi līdz cīņas beigām, nedaudz mazāk. Nu, manuprāt, svaigāks izskatās mūsu boksers Artjoms Ramlovs. Arī atkal veiksmīgs uzbrukums no Ramlova. Atkal redzam, ka tūmā Bliņikovs cenšas Ramlovu turēt. Labi kustās ringā Krievu boksers. Ļoti labi sitienu sērija izvēlas Artjomam. Tagad nevajag laist vaļā pretinieki izdarīt turpmākos sitienus. Ļoti labs uzbrukums tagad izdevās Artjomam. Arvien vairāk iniciatīvu tiek sāk pārtvert Ramlovs. Tagad ļoti spēcīgs kreisais no Sāna, no Ramlova. Sasniedz, man liekas, Bliņikovs zodu. Un vēl viens. Ramlovs ar vien pārliecinošāk. Beidzamās 10 sekundes. Ramlovs ar vien pārliecinošāk. Pilnā vārda nozīmē sāk laust pretinieku. Beigusies cīņa. Nu, jāsaka, šis ļoti pārliecinošs rauns Artjomam Ramlovam. Tādā veidā manos pierakstos. – 29-27 Artjom Ramlovu. Labā, bet tie tikai man pierakst, protams, ka viņi netiek ņemti Sāna tiesneša skaitījumā. Tos mēs dzirdēsim pēc mirkļa. Kausus otrās cīņas bokseriem pasniegt bijušo Latvijas izlases hokeja spēlētāju pirmo un vienīgo pasaules čempionu boksā starp hokejistiem Alekseju Širokovs. Nu, lūk, arī Aleksejs Širokovs tiek izsaukts ringā. Tātad Latvijas izlases, Rīgas Dinamo izlases hokejists. Šī brīža Šveices klubā spēlē Aleksejs Širokovs, kā arī, kā dzirdējām, kā teica Simpsons, pirmais un vienīgais pasaules čempions boksā hokejistiem. Tad notika tas turnīrs 2012. gadā Arēnā Rīga, kur tika izsaukta saucamie tough guy vai policisti, kā viņas iesauc Nacionālā hokeja līgā. Un notika turnīrs starp viņiem boksā ringā. 30-26. Победу во втором бою одерживает Артем Ramlovs. И результат после двух боев. Nu, tad arī šeit vienbalsīgi tiesneša lēmumu uzvar Artjoms Ramlovs. Viens tiesnesis iedeva pat vesels 4 punktus par labu Ramlovam. Un divi tiesneši visus 3 raundus atdeva, tad pa 3 punktiem. 30-26, 30-27, 30-27. Rezultāts kļūst 2-0 Latvijas izlases labā. Nu, klausīsimies, ko Artjoms Ramlovs vēl pateiks. Эти аплодисменты от болельщиков Артему. В эту сторону. Ну, рассказывай, как было. Показалось, что еще 3 раунда спокойно смог бы продержаться бы, и ты, ну, со стороны казалось, что просто ощущаешь удовольствие от этой борьбы. Нет, конечно, каждый бой это удовольствие, но парень оказался сильный, дал мне... Nu, tad dzirdam, protams, ka patīk viņam boksēt, bet ļoti pieredzējis pretinieks, bija smagi. Nu, pateicoties trenerim, treneru darbam ar manīm. Pateicoties šim padarītajam darbam, izdevās uzvarēt šajā cīņā. Nu, rezultāts 2-0, mainieki Latvijas izlases ir vadībā.